Paldies, labrīt, labrīt, visi dzird? Labrīt, visi dzird, labi. Prieks šeit būt šodien, prieks ar jums parunāt. Būs arī iespēja beigās pajautāt kādus jautājumus. Man gribētos, ka būtu kādi interesanti jautājumi. Bet es gribu pastāstīt bišķiņ vien vismaz manu viedokli par jautājumu digitalizācija un kā es to saredzu. Te fonā ir bilde, kas tā teikt simbolizē to, kā es to saredzu. Tas ir vilnis. Jautājums, vai jūs surfojat pa virsu, vai jūs tas vilnis novels, nogāzīs. Ja, un vajag domāt par to, ka pasaulē notiek ļoti liels maiņas, un tās ir visas iespējas. Un viņus vajag arī izmantot. Tā, tad, kas tas ir tāds Andris Bērziņš? Tas nav nekāds premjers, ne prezidents, jā, es te ar zaļo paklāju šodien, bet tas fonds, no kura, teiksim, mans tās pārdomas nāk, ir biznesa puses. Es neesmu inženieris, es esmu mācījies visu, ko zinu par inženieru lietām no citiem inženieriem, ar kuriem es esmu strādājis. Bet es kāds 15 gadus esmu strādājis tehnoloģiju uzņēmumos Amerikā, Anglijā, Izrēlā ar inovatīviem tehnoloģijas risinājumiem, Wi-Fi lokācijas sistēmām, Bluetooth, ar restorānu rezervācijas pakalpojumiem un tā tālāk dažādās jomās. Un ar to arī es nonācu situācijā, kur man prieks, ka Latvijā pēdējos gados attīstās jauni tehnoloģiju uzņēmumi, un Techhub Riga ir organizācija, kur es palīdzēju dibināt un veidot, kas palīdz jauniem tehnoloģiju startupiem, jauniem uzņēmumiem attīstīties un izaugt lielākiem. Un tātad tas, ko es gribu te īsumā pateikt, ir, es par šiem te punktiem bišķiņ vairāk pateikšu, bet tā digitalizācijas process, viņš notiek ātri, viņš notiek globālā mērogā. Un pirmais, ko es bišķiņ gribu pastāstīt, ir par IT risinājumiem, jo tie mainās savā formā, un tas dod ļoti labas jaunas iespējas, it īpaši maziem un vidēji lielam uzņēmumiem. Tas pat rada lielākas problēmas lieliem uzņēmumiem, bet maziem tas ir tieši labi. Mobīlie telefoni, viedtālruņi, tā pasaule ļoti mainījusies un tagad dominē. Un bišķiņ parunāšu arī par satura ražošanu. Tas ir kaut kas, kas ir mainījis mārketinga pasauli. Un pēdīgi grib pieskarties pie tā, kāpēc man liekas tieši tagad ir lieliski iespēja Latvijas uzņēmumiem konkurēt globālā tirgu. Tātad pasaule ir mobila, viņa ir vieda. Vizuāli var redzēt, tas mazais punktiņš ir, cik bija mobilo tālruni lietotāji 95. gadā. Tas tikai bišķiņ vairāk kā 10 gadu atpakaļ, un tas cipars ir palīdz daudz lielāks. Un viedtālruņu procents ir liels, un īstenībā tas 60% lielā mērā vēl paliek daudz Āfrikas un Āzijas valsts, jau Rietumē Eiropā un Amerikā viedtālruņi gandrīz visiem. Bet, kas ir ļoti interesanti paskatīties, ir šitas te grafiks bišķiņ sarežģīts, bet tā svītriņa, kas tur ceļās uz augšu un tad nokrīt, tā ir starpvalsts tirdzniecība kā procents no iekšējā koprodukta. Ar vārdu sakot, līdz kaut kādam 2007. gadam ļoti stipri auga starpvalsts tirdzniecība precēs un pakalpojumos. Un tad, kā mēs visi zinām, notika finanšu krīze, un šī tirdzniecība nokritās stipri, un viņi nav atkal sākus augt. Un kas notiek, ir tāda zināma ēra beidzās, ka bija ļoti liels izaugums, ļoti liels pieaugums preču pakalpojumu tirdzniecībā globāli. Bet tagad, kas vēl joprojām kopš tā laika ir ļoti stipri audzis, ir digitālā, teiksim, kustība, starpvalstu, internet, satura, teiksim, komunikācija vairojās vēl joprojām ļoti, ļoti ātrā mērā. Un tā kā šī ir tāda jauna ēra, jauna globalizācija, kura atver jaunas iespējas. Pirmā no tām ir par to, kā mainās IT risinājumi. Viņi kļūst līdzīgāk risinājumiem, ko parasts patērētājs lieto. Tā kā angliski to sauc par consumerization, un kas tā atšķirība ir, ka darbinieks bieži vien kļūst par lēmēju par to, kādu risinājumu viņi grib lietot.
Tāpat kā varbūt Kāļa, teiksim, doma par to, ka artilēris var Napoleonam pateikt no kreisās vai labās puses, kur būtu labāk šaut. Un es nezinu, cik no jums zina terminu software as a service. Paceliet rokas, kurš ir tādu dzirdējis. Ja? Software as a service ir termins, ko vajag ievērot, kad domā par IT risinājumiem. Tas ir kā tagad IT risinājumu piegādātāji savādāk domā par savu biznesu. Viņi ir veikuši biznesa modeļu pārmaiņu. Un lieliem IT piegādātājiem, tā kā Microsoftam, Oraclam vai citiem, šī ir graujoši liela pārmaiņa bijusi. Un tā ir pavērusi iespēju daudziem mazākiem risinājumiem, it īpaši tiem, kas ir jaunie uzņēmumi, startupi. Un lielākā maiņa ir tā, ka kādreiz uzņēmumi pirka aplikāciju licences. Jūs nopirkāt licenci, e-pasta serverim, tik un tik lietotājiem, nopirkāt dzelzi, uzinstalējāt, un tad jums ir e-pasts visiem tiem lietotājiem. Kas mainījās jau pirms gadiem ar e-pastu un tagad ar daudziem citiem risinājumiem, ir, ka šos pakalpojumus var nopirkt kā pakalpojumu. Man ir tik un tik lietotāji 10 šodien, tad par 10 lietotājiem es maksāju tik, ja man nākamā mēnesī 12 lietotāji, es maksāju par 12 lietotājiem. Man nav jāpērk licenci uz priekšu uz daudziem gadiem. Es vienkārši pasaku, cik man šo mēnesi, cik es gribu maksāt, un tik es maksāju, vai šo gadu, teiksim, uz kaut kādu īsāku periodu. Ko tas maina? Tas maina visu kaut ko. Tas maina, kurā brīdī ir jāizdod cik nauda. Ja, nav jānopērk servis, nav jāizgāž liela nauda un jāizdara liels lēmums uz priekšu. Var tos lēmumus, tā teikt, sadrumstalot, var pamēģināt kaut ko, var attīstīt kaut ko, viņi ieviest pamazām. Un tas maina to, kā var ieviest IT risinājums un kā var domāt par dažādiem risinājumiem. Un arī, kas notiek, ir, ka darbinieki, viņiem ir iespēja pašiem to pamēģināt, vienai komandai. Viena komanda saka, man šis, projekta vadības risinājums palīdzēs manai komandai veikt mūsu projekts, man ir kaut kāds budžetiņš, es varu ieviest šo, es varu viņu lietot, viss aiziet. Un tas, kas sāk, teiksim, rietumos, pirms jau kādiem 10 gadiem notika, pēc kādu laiku IT daļas vadītāji sāk teikt, zini ko, bet viss kaut kas notiek, un es par to neko nezinu. Jo es neesmu bijis tajā sarunā, kur teica, ka varētu šo te projektu vadības risinājumu lietot. Jo agrāk tā bija, ka viss bija jāaiziet caur IT vadītāju, tur bija jāapstiprina budžets un kapitāla izdevumu un ieviešana un tā tālāk. Tagad, kas notiek, ir IT vadītājiem loma ir vairāk saprast, kas viņu lietotājiem vajadzīgs, ko viņi jau varbūt lieto, un redzēt, kurš no tiem rīkiem būtu īstenībā noderīgs arī visai pārējai firmai. Šī ir tā diezgan fundamentāla maiņa, un aiz tās maiņas, protams, stāv mākoņu risinājumi, jo šis ir daudz vieglāk izdarāms ar to, ja nav softs jāinstalē uz serveri pie klienta, bet ja tas ir pieejams caur internetu, tad šī te biznesa modeļa maiņa tiešām ir iespējama. Un viņi arī ietekmē to, cik ir viegli piegādāt šo pakalpojumu pār robežām no vienas valsts uz otru ar globāliem pieejamiem. Es došu kādus piemērus, jo es domāju, ar piemēriem visvieglāk. Un sāksim ar pašmāju piemēriem. Infogram, varbūt cik ir dzirdējuši par tādu uzņēmumu Infogram. Jā, daži ļoti labi. Jā, Infogramam bijis laba prese, viņi ir viens no TechHub pirmiem uzņēmumiem, kas ir izveidojis jaunu risinājumu. Viņu risinājums ir, lai varētu kaut kādus datus, kurus jūs gribat salikt vai no šādā te bar chart, teiksim, formā vai citā grafikā, kā viņus varētu internetu pakalpojumā salikt tos datus, parādīt skaisti, arī padarīt viņus interaktīvus un nopublicēt internetā kā daļu no savu mārketingu. Un viņš šo uzņēmumu, viņi bija divi, atnāca uz TechHubu, uztaisīja pirmo risinājumu, dabūja finansējumu no Vācu investoriem.
un britu, un attīstījuši uzņēmumu. Tagad viņiem ir kādi 50 darbinieki, viņi ir piesaistījuši apmēram $2 miljonu investīcijas. Un viņi ir attīstījuši šo te pakalpojumu, kuru jūs varat izmantot, tur var ieimportēt Exceļus, visādā veidā pieslēgt datus, viņus pat automatizēt un izmantot šo kā vienu daļu no savu, teiksim, mārketingu vai arī iekšējo vajadzību datu prezentācijas rīku. Un atkal viņiem šis rīks ir pieejams tādā biznesa modelī, ka var nopirkt licenci tik un tik lietotājiem. Tur ir dažādi varianti ar dažādām funkcijām un tā tālāk, bet viņi šo var piedāvāt visā pasaulē. Viņiem klienti ir arī liela mēdīju uzņēmumi, piemēram, Huffington Post Amerikā, man liekas, ka BBC arī. Tā kā viņiem klienti ir visā pasaulē, un tie klienti, lielākā daļa viņiem nav ne mazākās jēgas, ka infograms ir no Latvijas. Viņi vienkārši redz, ir tāda vieta, ir tāds risinājums, ir labs, var maksāt ar kredītkarti, viss kārtībā. Jā, tā kā, ko tas arī parāda ir, ko es atkal un atkal atkārtošu, ir, ka šis ir ļoti specifisks risinājums. Tas ir tieši zināmu veidu datu apstrādes vajadzībām, kur tad, ja viņi var piedāvāt globālā tirgu, viņiem ir liels tirgus. Ja viņiem tirgus būtu ierobežots tikai ar Latviju, būtu baigi grūti. Viņi nevarētu izdarīt visu to, kas ir jādara, lai izveidot šādu risinājumu ar tik maz tirgu. Otrais būs no kaimiņiem piemērs. Pipedrive ir igauņu firma, kas piedāvā tā saucamo CRM softu, tas ir Customer Relationship Management, tipiski, ko izmanto pārdošanas komandas, lai varētu pārvaldīt to, kuriem klientiem viņi pārdod, cik kādā stādijā ir tā pārdošana un tā tālāk. Un šis lauks ir stāvgrūdām pilns, un īstenībā šajā laukā viens no lielākiem konkurentiem ir Salesforce.com, kas ir Amerikas firma, kur bija īstenībā pirmā firma, kas nopietni attīstīja mākoņu risinājumus globāli. Tas ir viens liels konkurents tagad, viņi pārdod miljardiem. Bet šajā laukā vēl joprojām ir vietas attīstīties. Pipedrive ir ļoti veiksmīgi izaudzējuši savu klientu skaitu, un viņi piegāja ar to pie ļoti vienkārši principu, ka katrs šitas te, tā teikt, kvadrātiņš ir tā kā lapiņa, viņi var paņemt un pārcelt no vienas kategorijas uz otru. Tas nozīmē, es tagad ar šo klientu man ir tagad uzņemts kontakts, es pārlieku viņu no vienas uz otru, un tad no tās tur. Un kas notiek aiz tā? Visi tie cilvēki, kas ir iesaistīti tajā procesā, var redzēt, kurā stādijā ir šis pārdošanas process. Ja? Zem tām kartiņām, protams, iekšā ir visa informācija, kontaktinformācija par tiem klientiem. Tur var arī iesūtīt iekšā ar e-pastu visādus, teiksim, komunikāciju, kas notiek ar klientiem, tā kā aiz tā var savākt visu to informāciju. Un tas arī tas parāda vienu no tām svarīgākām lietām, kas arī ir ar šiem internetu risinājumiem, ir, ka viņi ļauj viegli šo informāciju izdalīt starp daudziem dažādiem cilvēkiem, kam varbūt vajag pieeja. Ja? Agrāk, teiksim, ja jūs lietojat pārdošanai, menedžēt, jūs lietojat kaut kādu spreadsheet programmu, teiksim, Exceli un e-pastus, jūs aizsūtiet vienam klientam e-pastu, tad jums iet labi, jums kaut kāda saruna, kaut kāda veiksme, jūs Exceli ierakstat, ka jā, man ir tagad šāda kategorija, vai es drīz varēšu to pārdot, tad šī te informācija izdalīt visiem vadībai vai kādiem kolēģiem, kam vajag zināt, tas ir ļoti sarežģīti, tur jāsūt, tur e-pastu, tur viss un šis un tas. Pipedrive, viņš viss ir vienā vietā. Iedod lietotājiem, kam vajag login, var arī samainīt, ko kurš var redzēt, bet tev ir iespējas vienā centralizētā vietā to informāciju saglabāt. Ar vārdu sakot, tas maina uzņēmuma iekšējo efektivitāti, lai varētu darīt to, kas viņiem ir jādara. Un tādiem šiem risinājumiem, protams, jābūt. Trello. Trello ir Amerikas uzņēmums. Šis ir viens no maniem rīkiem. Es arī Pipedrive lietoju, bet Trello arī vienkāršākā formā šis ir to-do saraksts, teiksim, kas ir jādara saraksts, bet ar, teiksim, raķešu zinātni iekšā. Tur var daudz vairāk ko izdarīt. Vienkāršākais veids būtu uz katru no šīm kartiņām uzrakstīt, man šonedēļ vajag nopirkt to, nopirkt pienu, piezvanīt tur arhitektam, aiziet samaksāt kaut kādu rēķinu, jā, teiksim, vai uzņēmumā kaut kādu darbu saraksts, un tad katrs no tiem, kurš ir kurā kategorijā, tu var izlemt, kādas šīs te kategorijas ir, viņas var pārlikt viegli, un tad viņās var ielikt informāciju.
Un tas nozīmē, ka tu vari komandā uztaisīt, tā teikt, kolaboratīvo, teiksim, kopējo to-do list, kur tu vari uzdot, teiksim, tev ir kolēģis, kuram vajag izdarīt to, tu vari uzrakstīt, tev ir jāizdara tas, un tad tu noliec to kartiņu ar viņu vārdu kā īpašnieku, un viņam tad jāizdara tas, un tev pienāk notifikācija, ka tas ir izdarīts. Tā kā sāk veidoties savādāk veidi, kā organizēt darbu. Te, piemēram, šis ir piemērs, kā programmēšanas uzņēmumā viņi organizē dažādus darbus, kas viņiem ir jādara ar šiem te Trello cards. Tur arī pat bildes var ielikt iekšā komentārus un tā tālāk, lai viss ir vieglāk organizējams. Un arī no kaimiņiem igauņu uzņēmums Skoro, viņiem arī tie pārstāvniecība Latvijā, viņiem ir risinājums, kas ļauj savākt daudz dažādu informāciju, kas ir uzņēmumā, pārdošanas informāciju, finanšu informāciju, grāmatvedības, savēl kopā un automātiski veidot, teiksim, dashboard, pārskatu, kas ļauj uzņēmumam vadībai dažādiem līmeņiem saprast, kas notiek uzņēmumā daudz vieglāk nekā atkal savākt informāciju kaut kādā spreadsheetā, to sūtīt, pārsūtīt e-pastiem un tā tālāk. Jā, tā kā šie ir dažādi risinājumi, kuri ļauj, teiksim, ar digitālo darbību ļauj jūs padarīt darbu efektīvāku. Un vēl, es nezinu, ja te ir kāds no veikalu, restorānu, viesnīcas biznesiem, bet te ir arī vēl viens uzņēmums, piemērs ir Planday. Tas ir it kā ļoti vienkārši lieta. Viņi palīdz uzņēmumiem organizēt darbinieku darbu laiku grafiku. Jā, ar vārdu sakot, bieži vien šis notiek ar papīru. Kādam ir galvenais saraksts, tad otrdien 9 no rīta mums vajag tik un tik pārdevējus, jā, un tagad tur kāds piezinīja, ka viņam ir atvaļinājums, jā, tagad man jāatrod kāds cits, tad tu piezvani kādam, tad tu pieraksti, kuri kā, un šis viss notiek ar papīra, kaut kādiem Exceliem, tas ir ļoti sarežģīti. Šeit viss tā informācija vienā vietā, darbinieks var arī dabūt aplikāciju, kur viņi var redzēt, kad ir viņu, teiksim, darba grafiks, un daudz, kas mainās tajā vienkāršā dienu darbībā, kas padara darbību efektīvāku. Un es pāris reizes pieminēju, bet man liekas, viena no galvenām lietām visiem šiem rīkiem ir, ka viņi var arī samazināt modernā uzņēmuma sērgu, kas ir e-pasts. Kuram patīk e-pasts? Dažiem patīk e-pasts. Man liekas, viņš šeit arī noderīgs, bet īstenībā e-pasts tagad savairojies ir par lielu sērgu, jo kas notiek dabīgi ar e-pastu? Ir kaut kāds jautājums, kur 2 cilvēki apmaiņa e-pasts, tad saprot, vēl 3 cilvēkiem vajag iesaistīties šajā sarunā, tad iekopē tos, tad ir pārsūta veselu ķēdi, un tad iekopē vēl, un tad kāds saka, bet es nezināju to, un tad pieliek klāt vēl to, un beigās jums ir galie palagi, jā, kurš redz palagus visu dienu. Un tad atver datoru no rīta, un viņiem ir inbox ar tur cik 1000 e-pastiem. Tā ir sērga. Un daudz no šiem rīkiem, īstenībā pabraukšu ātri atpakaļ, palīdz arī samazināt šo sērgu, piemēram, ar Pipedrive. Pipedrive'am ir funkcija, kur var ielikt BCC ailītē e-pastā vienu specifisku adresi, un tad šis e-pasts tiek kopēts uz Pipedrive. Jā, ar vārdu sakot, es nosūtu, man ir klients, kuram es mēģinu kaut ko pārdot, man ir komunikācija ar to klientu par e-pastu, jo, protams, tas ir dabīgs veids, kā komunicēt, es aizsūtu viņiem, piedāvājumu ar pielikumu. Tas e-pasts ar visu pielikumu tiek tad iemests arī Pipedrive'ā. Man nav jāieliek visi pārējie kaut kādi tur iekšējie cilvēki CC, lai viņi redz, ko es nosūtīju klientam. Es ielieku viņu Pipedrive'ā, ja viņi grib redzēt, ko es nosūtīju klientam, viņi zina, viņi ies iekšā, tur būs redzams gan pielikums, gan viss teksts, gan saraksti. Jā, ar vārdu sakot, šie te rīki, viņi dažādos veidos noņem šo te komunikācijas slogu ar e-pastu. Tāpat, teiksim, Trello ir, vai tu paveic to un to, vai tu izdarīji to un to. Tev nav jāsūta tas e-pasts, jo Trello parādās notifikācija, tu redz, ka tas un tas cilvēks izdarīs to, vai ir uzlicis jautājumu komentāru par šo te darbu. Tā kā es domāju, ar šiem te rīkiem var to izdarīt. Un vēl tālāk, viena lieta, kas, es domāju, nāks daudz plašāk, kas, teiksim, tehnoloģiju uzņēmumu startupos ir ļoti plaši izmantot, ir chats.
Čats ir tagad pārgājis no tīņu sarunas rīku uz nopietnu biznesa rīku. Un faktiski Slack ir viens Silīcija ielejas uzņēmums, kas ir tagad viens no visātrāk jebkādi izaugušiem Silīcija ieleja uzņēmumiem. Viņi apmēram, gadu laikā iegūt miljoniem lietotāju, ļoti, ļoti ātri izaug. Jo viņiem bija, te var redzēt screenshot, viņiem ir ļoti vienkāršs rīks, kā it īpaši maza komanda, šis īsti nedarbojas, man liekas, lieliem uzņēmumiem, bet maza komanda var komunicēt par daudzām lietām tādā chat stilā. Un tas, kā tas darbojās, ir izveido tā saucamos kanālus, teiksim, iet un par mārketingu vai par ražošanu vai kaut ko citu, un tie cilvēki, kas attiecīgi pierakstās tam kanālam, kam ir interesi par to jautājumu, viņi tur sarakstās. Un, teiksim, TechHub arī kā organizācija mēs tur šo te lietojam. Tas nozīmē, ka TechHub vadītāji var ierakstīt fiksi jautājumu, mums nāk šitas te viesis vai kāds zina ko un to, var fiksi atbildēt. Un šos te īsos jautājumus, no kuriem veidojās bieži vien e-pasta palagi, viņi tiek risināti vienā atsevišķā rīkā. Man mobilā telefonā parādās ziņa, notifikācija. Un tas ir daudz vienkāršāks veids, kā šo te visu ātro saraksti nokārtot. Tur arī, protams, failus var ielikt, jo kurš grib sūtīt ar e-pasta failus? Tas ir traki. Tie e-pasti, viņi nonāk tavā datorā, tas fails, tas pat ir drošības jautājums varbūt šeit. Tu vari salikt viņu visu centrāli vienā vietā. WhatsApps arī. Es domāju, ka īstenībā pareģojums ir, ka mēs redzēsim vairāk un vairāk firmas izmanto WhatsApp komunikāciju arī ar klientiem. Jo, teiksim, tas ir ļoti plaši izmantots chatrīks, bet kāpēc to neizmantot klientiem? Ja tu uzņēmums un tavu klientu gribi tevi sazināties, kas būtu vieglāks veids, un tu arī ļoti konkrēti zini, kas tas klients ir, jo tev viņa telefona numurs, kas ir ļoti būtiski. Nevis anonīms zvans, kur tev jāidentificējās un tā tālāk. Ar WhatsApp tu jau zini, kas tas klients ir, kas man prasa jautājumu, kas ir būtiska atšķirība. Otrs bišķiņ parunāsim par mobilo revolūciju. Par to jau ir daudz dzirdēts, bet ir grūti nepārspīlēt, cik tā ir svarīga un cik tā ir liela maiņa. Pirms kaut kādiem arī 8-10 gadiem startup jomā tehnoloģiju uzņēmumi sāk lietot terminu mobile first, kas ir uzņēmumi, kas fokusējās uz risinājumiem, kas īstenībā ir vispirms attiecās uz mobilām ierīcēm, un pēc tam varbūt vispār viņiem nav desktop, teiksim, liela ekrāna, kaut kāda risinājuma. Teiksim, Instagrams ir viens piemērs. Instagrams tikai pirms gada, man liekas, ievies to, ka tu parastā internetu pārlūku programmā var redzēt Instagram saturu. Visu laiku viņš bija tikai mobilās ierīcās. Un kas te ir noticis? Vietāluņi ir ļoti, ļoti izplatīti. Teiksim, ja aizbrauc uz Londonu vispār, tu parasto telefonu bez kaut kādām aplikācijām nevarēs redzēt. Kas arī noticis, ir internetu datu pieejamība mainījusies. Un tagad vismaz Amerikā, Rietumē Eiropā, es domāju, daudziem šeit, te ir ļoti labi ar mobiliem tarifiem, starp citu, daudziem šeit, vienkārši visu laiku internets ir pieslēgts, kas maina to, kāds risinājums tu vari lietot, cik bieži viņi ir pieejami. Tas nav tā, ka tu apsēdies pie datora un tikai tad tu skaties internetu. Viņš visu laiku ir. Un kas ir noticis aplikāciju tirgū, ir, ka aplikācijas tagad ir, cik čum un muģi, tur viss ir pilns, tur tūkstošiem. Man liekas, kāds rakstīja nesen, ka 50,000 jaunas aplikācijas tiek ielādētas App Store'os katru dienu. Bet realitāte ir, kad patērētāji tikai lietot tās pašas aplikācijas un ļoti maz nolādē jaunas. Tā kā tas tirgs ir mainījies un ir jādomā, kā viņā konkurēt. Bet pats galvenais, es te vienkārši paņēmu jebkuru veikalu, es kaut kā randomā atradu EcoShop. Es nezinu, vai EcoShop šeit ir šodien. Ja viņi ir, tad piedod, ka es ņemu jūs priekšā. Bet šitas te nav, šis ir galīgi garām. Nevar cilvēkam rādīt veikalu vispār uzņēmumus tēlu šādā veidā sabliežot liela ekrāna informāciju vienā mazā ekrānā. Pats pirmais, un faktiski Google ir šito spiedzi, tagad viņi ir specifiski teikuši, viņi liks zemāk Google meklētāju rezultātos tās lapas, kuras nav optimizētas arī mobilām ierīcēm.
Tāpēc, ka viņiem ir tik liela daļa no Google lietotājiem, kas Google meklēšanu lieto no mobilās ierīces, ka viņi to ir publiski teikuši. Tas bija pirms kādiem 6 mēnešiem. Bet tā lieta ir jau atrisināta, un ir ļoti daudz mājaslapu platformas visādas, kuras veikli pārveidos visu informāciju atkarībā no tā, no kādas ierīces tu nāc un skaties šo te informāciju. Tā kā tas ir pats pirmais. Ja kādam šis mājasdarbs nav izdarīts, tad lūdzu, rītdien. Bet otrs ir, es tagad atkal iešu atpakaļ pie šiem te jautājumiem par jauniem risinājumiem, par digitalizāciju, kā padarīt uzņēmumu veiklāku. Ja? Mobilās ierīces ir visos šajos iekšā. Slacks atkal. Slacks, tā notifikācija, tā īsā ziņa, kas man parādās telefonā, nozīmē, ka ceļā mājās, autobusā es varu ātri atbildēt šo te jautājumu un viņu atrisināt daudz veiklāk nekā ar gariem sarakstiem vai gaidot līdz nākamam rītam. Un atkal tas pātrina biznesa tempu, jo biznesa temps visur pātrinās un jums ir viņam jābūt vienkārši pa priekšu. Un tad tas pats Pipedrive, ja tas pārdevējs ir mašīnā brauc uz alūksni, viņam ir iespējas, cerams, ne pie stūras, viņam ir iespējas apskatīties, kas ir jauns ar pārdošanu, ko mans varbūt pārdevējs kaut kur citur kaut ko nokārtojis, vai sagatavoties šai nākamai tikšanās reizei. Tas pats ar Trello arī. Ja, šis arī ir risinājums, kas ir mobils un ļauj uzreiz šo te pašu informāciju sinhroni redzēt jebkurā ierīcē. Un Planday tāpat. Ja jums ir darbinieki, veikala darbinieki vai restorāni vai viesnīca, viņi arī savās ierīcēs redz, kas viņiem ir grafiks, kad viņiem jābūt, un arī veikala vadītājs var redzēt, kurš ir pieņēmis, teiksim, aicinājumu tad un tad būt darbā un tā tālāk. Ja? Kā šīs lietas var izsināt vieglāk, un tās mobilās ierīces ir fundamentāla daļa no viss šī te. Pipedrives atkal tā. Parunāsim par saturu. Saturs, te teiksim, video piemērs, par video es daudz runāju, bet saturs arī plašāk iet runa par visāda veida mārketinga komunikāciju, kas nav tieši sludinājums. Ir jau vesela joma, kas nav vēl lasījis neko par content marketing. Content marketing joma tagad ir ļoti liela, un satura mārketings, kā teikt, ir fundamentāla daļa no daudz uzņēmumu tēla izveidošanas. Kas tas ir? Tas nozīmē veidot kaut ko interesantu, saturu, kas attiecās, protams, uz to, ko gribi pārdot, bet kas kaut kādā veidā ieinteresē klausītāju, lasītāju, skatītāju tajā, ko tu gribi pateikt. Un kāpēc šī te revolūcija, kas ir mainījies? Ir tīpaši ar video. Izmaksas izveidot kvalitatīvu, labu video ir kritušās ļoti strauji. Un kāpēc? Tāpēc, ka ar parastu iPhone var uztaisīt kvalitatīvu video tagad. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai tās profesionālās firmas, kurām ir pieejami tur 10 000 eiro vērtībā kaut kādi iekārts un filmu un tās kameras un viss, ne tikai viņi var izveidot to video, bet talantīgs students, kam ir pieejams kaut kāda daudz lētāka ierīce, var arī konkurēt šajā pašā tirgū. Ar vārdu sakot, izmaksas izveidot kvalitīvu video ir pazeminājušās, un tā kā video daudzums ir palielinājies, un iespējas ar to kaut kādā veidā izcelt sevi ir arī ir daudz lielāks nekā viņas bija. Un raksturveidu saturam arī ir mainījušies kanāli, ir tagad sociālajie mēdīji ir pārgājuši par galveno, tā teikt, cīņas lauku. Ar vārdu sakot, kas mainījās ar video un sociālajiem mēdījiem ļoti globāli Facebooks, pirms kāda gada vai kā, viņi nomainīja savu sistēmu. Jūs varbūt, kas esat Facebookā, esat manījuši, ka tad, kad video parādās tavā timelainā, viņš automātiski sāk spēlēt. Tā bija fundamentāla maiņa, tas uzreiz mainīja to, cik cilvēki apstājās un sāk skatīties to video. Ja, un ar vārdu sakot, ja jums ir interesants video, kas ir kaut kādā veidā saistīts ar jūsu uzņēmumu, kas var kaut ko izcelt, ir lielāka iespēja, ka viņš tiks skatīts. Un, protams, cilvēki tagad firmas arī sāk ražot daudz vairāk video, un tas video saturs un konkurence ir lielāka, bet tā ir viena attīstības
sfēra, kurai vajag noteikti tikt līdzi, un viņi vairs nav nesasniedzama arī maziem uzņēmumiem. Un ar atkal inovatīvu domāšanu, mums te Latvijā ļoti radoši cilvēki ar radošu domāšanu par to, kas var būt tajā video, var visādas lielas lietas sasniegt. Tie patērētāji, kā es saku, viņš automātiski sāk spēlēt, viņi patērē daudz vairāk, tagad dati ir tādi, tas jau no pirms pusotra gada, bet ka internets saturs lielā mērā ir video, un par to vajag padomāt, tā ir fundamentāla daļa no jebkuras mārketinga stratēģijas, no content marketinga. Un kas ir tās iespējas mūsu uzņēmumiem? Man viss šīs te pārmaiņas liekas dod jaunas iespējas, un es teiktu, ka nekad nav bijis labāks laiks būt uzņēmējiem Latvijā un konkurēt globālos tirgos. Mākoņu risinājumi, par kuriem es jau runāju, nozīmē, ka jebkas, kas ir digitāls, kā daļa no jūsu risinājumiem klientiem vai patērētājiem, tas var būt jebkur, to ir viegli uzstādīt no Latvijas jebkurā vietā. Globālie maksājumi. Šī ir ļoti, ļoti svarīga un fundamentāla lieta, kas īstenībā pat pirms 5 gadiem šeit Latvijā nebija tik viegli pieejams kā tagad. Tagad jebkurš jauns uzņēmums var ieviest kredītkaršu maksājumus internetā diezgan viegli. Tas process nemaz nav grūts. Pirms 5 gadiem bija lielas problēmas, Latvijai bija tur naudas atmazgāšanas melnu un tā tālāk, un bija ļoti grūti faktiski uzņēmumiem pieslēgties pasaules plaši izmantotām maksājuma sistēmām. Tas ir mainījies. Tas nozīmē, ka ja man ir uzņēmums tagad te Latvijā, un man ir es kaut ko pārdodu, pakalpojumu preci Ohio, Amerikā, tas cilvēks Amerikā, viņam var būt nemazākās jēgas, kur es esmu, jo es piedāvāju maksāt tajā pašā veidā, kā viņš ir pieredzis. Un tas saistās arī ar to pārmaiņu, kas bija, ko es minēju ar IT risinājumu, teiksim, consumerization, jo vairāk tie IT risinājumi nonāk paši lietotāju rokās, un tās pirmās izvēles maksāt par tik un tik lietotājiem ir budžetā, kas ir kaut kur organizācijā iekšā, jo vieglāk ar kredītkartēm. Ja? Protams, nemaksās kredītkārt 10 000 eiro rēķinu, bet šos te mazos maksājumus ir vieglāk savākt ar kredītkartu, un tas ir globāls bizness. Man ir viens mazs uzņēmums, kur mums pārsvarā klienti ir Austrālijā. Es īsti nezinu, kāpēc, bet viņiem nav ne mazākās jēgas, ka mēs esam šeit. Viņiem tas neinteresē. Ir labs risinājums, viņi pērk. Ja? Vēl par loģistiku. Loģistika nogādāt fizisko preci nekad nav bijusi tik lēta. Es jau rādīju to tabulu, ka tā izaugsme globālā preču tirdzniecībā viņa pašlaik neauga tik strauji, bet vienalga ir krietni vieglāk un lētāk nekā jebkad ir bijis. Mums, protams, mēs esam Eiropas Savienībā, mums ir vienots tirgus pa visu Eiropas Savienību, un mums, salīdzinot ar citām mazākām valstīm, kas konkurē globālā tirgu, ir liela priekšrocība, ka valodas zināšanas šeit ir labāks kā jebkad. Jaunā paudze visi tekoši runā vairāk vai mazāk, viņi skatās tur amerikāņu filmas, viņiem nav nekāda problēma domāt un komunicēt šajā te globālā pasaulē. Kā tās ir visas labas lietas. Un es došu vēl piemēru, kāpēc tas nav. Šitas neatiecās tikai uz tehnoloģiju startupiem, kas tur pārdod IT risinājumus globāli. Es nezinu, cik no jums pazīst tādu marketplace, teiksim, portālu Etsy. Jā, viena daļa jau pazīst. Ja? Etsy ir pasaules, es domāju, lielākais tā teikt, portāls, kur pārdod visādas lielā mērā ar roku darinātas preces, kaut kādas, teiksim, pārsvarā fiziskas preces no daudziem maziem piegādātājiem, bieži vien, kas mājās kaut ko taisa. Un izrādās, ka no visām valstīm Eiropā, kuri piegādātāji Etsy, Latvija viena no lielākām. Ar vārdu sakot, tās tantiņas, kas sēž alūksnē mājās un āda kaut kādas cepures, viņas var pārdot viņas Etsy platformā. Un viņi saņem pasūtījumu, aiziet uz pastu, ieliek to cepurīti pastā klientam, un viņš saņem. Jo maksājumi tur ir integrēti, un tas cilvēks konkurē, tā teikt, vienā
vienā spēles laukumā ar tantiņu no Nīderlandes. Ja, tā kā šitās tehnoloģijas nozīmē, ka daudziem dažādiem uzņēmumiem tās iespējas ir plašas. Un es beigšu ar to prasīt, kurš pazīst tādu uzņēmumu, saucās Mikrotika. Ļoti labi, man prieks. Tas skaits man liekas ceļās. Varbūt tāpēc, ka viņi noziedoja miljonus eiro bērnu slimnīcai. To ziņu, jā, te jau klana galvas. Tāpēc to ziņu cilvēki ir dzirdējuši. Bet īstenībā Mikrotiks ir lielisks piemērs, kā mēs Latvijā varam uzaudzēt uzņēmumu lielu, kas nodarbojas ar tehnoloģijām, kas pārdod produktu visā pasaulē, vienā tirgu, kas ir ļoti, ļoti ar sīvu konkurenci, kas ir rauteri, bezvadu un vadu rauteri. Tie ir bilde no viena no viņu produktiem. Viņi, man liekas, šogad būs lielāki par Latvijas Finieri. Iedomājieties, lielāki par Latvijas Finieri, kas ir viens no mūsu flagmaņiem. Jā, bet šajā laukā Latvijā, pārdodot uz globālo tirgu, viņiem tirgus vietēji gandrīz nekāds, jā, var uzbūvēt ļoti liels uzņēmums. Un es domāju, tādu vēl mums būs daudz. Es ceru, ka daži no jums šajā telpā būs nākamie. Tā. Esmu gatavs kādiem jautājumiem, laikam dažas minūtes vēl paliek. Kāds grib vēl kaut ko. Vai oponēt kaut kādas diskusijas, kādi citu viedokļi. Arī gatavs to uzklausīt. Jā, redz, kur tūdaļ arī atnesīsim mikrofonu. Lūdzu, Agnes. Paldies par prezentāciju. Man bija viens jautājums, tā kā es pārstāvu banku, mums ir daudz diskusijas par WhatsApp lietošanu attiecībā uz klientu datu aizsardzību. Kāds ir tavs viedoklis šajā jautājumā? Protams, tas ir svarīgs jautājums, ja, un, teiksim, bankā it īpaši ir, es teiktu, paaugstināts prasības, lai nodrošinātu klientu drošību. Es par bankām un WhatsApp tik precīzi nezinu, teiksim, risinājumu, bet es būtu gatavs gandrīz sadarēt, ka ir kāds, kas ir izveidojis risinājumu, kas ļauj jums kā bankai droši savienot WhatsApp komunikāciju ar klientu identitāti. Tur noteikti WhatsApp funkcijā var ieviest autentifikāciju, teiksim, šitādas lietas, es domāju, noteikti ir izdarāms. Tas ir, es domāju, vairāk gribēšanas jautājums nekā tehnoloģijas jautājums, bet tas princips ir svarīgs, ka padomāt, ka telefons un e-pasts nav vienīgie veidi, kā komunicēt, un, teiksim, mani meita Tīnas, kas komunicē pārsvarā tikai WhatsApp, arī vecākiem būtu gatavi runāt par WhatsApp, jā, un tā kā domāt par to, kā komunicēt ar klientiem tajā veidā, kā viņi komunicē, ir kaut kas svarīgs, vienkārši ko padomāt. Bet es domāju, tur jautājums ir tikai par klientu piekrišanu vai nepiekrišanu, jo principā jau starp WhatsApp un Google nav nekādas starpības. Arī tā ir trešā puse vai trešās puses aplikācija, kuru klients tāpat izmanto, ne? Kā tur ir īsti? Ir atšķirība? Nav? Nu, teiksim, jebkuram komunikācija rīkam ar uzņēmumu, tīpaši banku, ir jāveic kaut kāda autentifikācija. Ja tu, teiksim, nezinu, tu pārdod ceļojumus, ja, un tu gribi komunicēt ar klientu pa WhatsApp, tur ir daudz mazāk jautājums par drošību, teiksim, kādas transakcijas tu varētu veikt, ja. Bet ar banku ir vienkārši papildus autentifikācijas jautājums, bet es domāju, tas ir izcināms. Noteikti. Labi, vēl starp citu jautājums ir, es saprotu, jūs diezgan daudz strādājat ar jauniem uzņēmumiem, arī Latvijā. Jā. Un te SEBA aptaujā parādījās, ka, piemēram, ja salīdzina Igaunijas un Latvijas uzņēmēji daudz mazāk plāno pievērsties inovācijām, piemēram, šajā gadā, ja mēs runājam par šo gadu. Un tāda tendence saglabājas jau kuro gadu pēc kārtas, ka no vienas puses atbildot uz jautājumu, vai inovācijas ir labi, lielākā daļa uzņēmēju saka brīnišķīgi, vai jūs grasāties tās ieviest? Ja? Nu, ne šogad. Jā, nu, kā lai saka, žēl. Bet vai jūs novērojat tādu tendenci? Es to nenovēroju, bet es varbūt skatos uz tā no, teiksim, savādāk skatu punktu, ka man dienā apkārt mūģi jaunu uzņēmumu, kas kaut ko jaunu inovē, un es viņus tikai redzu. Ja? Tā kā es varbūt neredzu to plašāko bildi. Bet es domāju, tas ir zināmā mērā iedvesmas jautājums, teiksim, uzdrīkstēšanās. Man vislabāk patīk no visiem tiem vārdiem uzdrīkstēšanās, ja? Darīt kaut ko citu, kaut ko riskantāku. Mēs esam diezgan konservatīvi tauta, ja? Bet ir svarīgi uzdrīkstēties, pariskēt. Un tāpēc arī šie stāsti, teiksim, infograms ir daudz aprakstīts. Mēs arī no tā kā visi mēģinām publicēt to stāstu, ka tas ir uzdrīkstēšanās stāsts. Jo tad, kad
Uldis un Raimons gāja pirmo reizi stāstīt, ko viņi grib iztaisīt un kāpēc tas ir savādāks. Bija daži cilvēki, kas domāja, tas ir tik, nevienam to nevajadzēs, tas ir grūti un tā tālāk. Jā, bet tā ir uzdrīkstēšanās pastāvēt, ka nē, īstenībā šis ir vajadzīgs, jā, un es darīšu tā. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Andris Bērziņš. Paldies.